Nu, ko? Ir noticis atkal kārtējais pavasara pirkums. Kā vienmēr nevar pretoties kārdinājumam kaut ko pasūtīt. Nu, un šodien jāiestāda American Dream hipēstras iekšā, podiņā. Viņš jau ir pastāvējis labu laiku ārā, kādas 3 dienas. Kur šis ir no skrāpējumiem. Bet tā šis sīpols atnāca ļoti labs, bez nekādiem puvumiem. Un nācās tikai noņemt vienu kārtiņu nost. Tā, šodien liksim iekšā podā, lai aug un priecē. Tā, podiņš ir gatavs, sīpols ir gatavs un augsne ir sajaukta. Laikam vienīgais laiks, kad es kurmjus mazliet mīlu, ir pavasaris, jo tad var savākt dārzā zemīti pavelti, ko kurmis ir izracis ārā, jo tajos kurmi rakumos pārsvarā tā zeme ir tāda ļoti forša. Un te man ir puse no dārza, no kurmju rakumiem paņemts, otra puse universālā puķu augsne un vērmikulīts ir iekšā iebērts. Tā kā jā, kurmi ir pateicīgi tikai pavasarī, kad viņi piegādā bezmaksas augsni. Pārējos laikos nav tas labākais zvērs dārziņā. Tā, šis ir 4 litri. Esmu viņu aptamborējusi, lai izstāst mazliet skaistāk. Un tā kā šis American Dream sīpols ir ļoti liels, es viņu likšu uzreiz tajā lielajā podā iekšā. Šis ir tāds interesants pirkums, pārsvērst sūtu vienmēr visus pildītos. Šoreiz man kaut kā tas American Dream pēc bildēm gan citu biedru grupās ļoti iepatikās, un tāpēc es izdomāju, ka varbūt man šoreiz vajag paņemt nepildīto, bet ar vienkāršo ziediņu. Pastīsimies, kāds viņš būs. Es tiešām ceru, ka būs trāpījusies īstā šķirne, nebūs kaut kāds cits man ielikts. Sīpols tāds ļoti patīkams, liels tāds. Pagaidām te tikai manās lapiņas. Ziedkāds vēl nenāk. Kā dēstīsim iekšā, viņš smuki viss ir nožuvis. Šitie visi ir mehāniskie bojājumi. Viņam neizskatījās ne tur ērcis, nebija ne puvumu nekā. Tā kā šo mēs liksim iekšā. Saknītes paplatīsim, visticamāk tās saknes tāpat atmirs. Bet nu jā, liekam iekšā. Bēram riņķī. Es viņu parasti tā iekārtoju, pieblietēju un atkal pavelku uz augšu, lai tas sīpols ir augšpusītē, lai viņš neiekrīt tajā dziļumā. Jo tad, kad saug saknes, viņš tāpat ar laiku bišķiņu ieliksies dziļāk iekšā. Tāpēc es viņu ielieku, pavelku vēl bišķu zāru un atkal piebaru klāt, lai viņš man ir augšpusē. Šis pēdējais sūtījums no Holandes, no Dutch Bulbs, bija tāds diezgan neveiksmīgs. Atnāca 2 tādi ļoti tādi iepūši sīpoli. Labi, ka nebija pilnībā sapūši, bet nu, tur nācās noņemt kādas kārtas 5 nost 2 sīpoliem. Viens bija Aquaro un otrs, kas man bija tas otrs, ja nemaldos. Tā, tas bija Giant Amadeus, kur bija ļoti slapš un sapuvis. Es viņus veiksmīgi nolobīju. Dienas 3 man viņi jau ten žūst. Un kaltējās, izstāst, ka viss ir labi apžuvis. Tad jau varēs arī podot iekšā. Bet nu šoreiz tā čābīgāks pasūtījums. Parasti man
tādi puvekļi īsti nebija trāpījušies, bet šoreiz bija veseli 2 tādi un diezgan pamatīgi. Nu, lūk. Es viņu līdz malām pilnu nebēršu, lai ir vietiņa krūdenim laistot notecēt. Tajos stūrīšos es uztaisu tādas kā bedrītes, jo es tiem stūrīšiem pārsvarā laistu. Nu, lūk. Nu, būs gatavs. Skaistulis. Varēs augt. Gaidīsim ziedus.